beidzot ar 3. piegājienu jums izdevās. 2 spēles jūs izlaidāt galotni. Nebija beigās nevienu brīdi tā doma atkal? Godīgi, tad mēs par to nedomājam daudz, bet treneris gatavoties tai spēles galotnē paredzēja, ka ja nu gadījumā kaut kas tāds notiek, tad vai nu taisam 2 minūtes, vai nu ļaujam mest no tādām ļoti neizdevīgām situācijām. Un paldies Dievam, ka Tomāts Jānis Ērmanis neizmantoja savu iespēju, un Puriņš lieliski nosadza to stūri, maksimāli apgrūtinot to metienu, un viņš aizmeta pats garām, principā. Un tad no tā momenta sākās mūsu spēle, kā mēs viņu aizdīsim līdz galam. Iepriekšējā reizē mēs galotni nospēlējām ļoti slikti, un šoreiz uzticējām Rūtiņam nospēlēt to līdz galam, un viņš ar pieredzi lieliski vienkārši pieturēja bumbu, nopelnīja vēl pretiniekam 2 minūtes. Un mūsu spēle tajā momentā bija, un par to principā. Cik svarīgs vispār jums bija šis turnīrs? Tomēr pirmo reizi tāds notiek, kauss un viss. Komandai kopš ar šo nosaukumu Celtnieks iedās spēlētāja 1. trofeja, bet tomēr no tāda sportiskā viedokļa. No sportiskā viedokļa īstenībā mums bija grūti, tāpēc, kad sezona principā bija beigusies, mums Artūrs Lazdiņš notraumējās, un iepriekš gandrīz pēdējā treniņā arī Gunters Lēnējs nelielu savienojumu muguras dabūja, un tad bija tāda situācija, kad mēs treniņā 8 cilvēki strādājam ar 2 vecākiem un domājam, kā mēs to turnīru aizdīsim līdz galam. Bet pēc Jūrmalas spēles arī bija tāda šaustīšanās, un mēs principā slikti nospēlējām. Un tad par to finālu mēs tā arī domājam, ka pēc iespējas ilgāk jāturās spēlē, un tad jāskatās, kas būs beigās. Un pa laimi mēs izmantojam savas iespējas un turējāmies spēlē, un Tenaks ar kļūdos. Tā kā tas turnīrs, es domāju, ir pluszīme, mums ir vairāk nekā pirms tam mēs domājām. Tu diezgan maz pēdējā laikā spēlēji savainojumu dēļ, bet šodien tev lielisks mačs. Jā, man 2 operācijas uztaisīja, nav viegli atgriezties, jo priekš godīgi bailes ir no kontakta, bet šodien es kaut kā par to nedomāju un groši likos metienos, un līdz ar to arī, ja ieliecies metienos, tad arī var iemest. Kā šis panākums var komandu ietekmēt turpmāk, komandas varbūt pilnveidošanos? Vai tas Normandam jāprasa? Tas vairāk ir Normandam jāprasa, bet emociju ziņā mums noteikti bija ļoti, ļoti vajadzīgas šīs emocijas. Jo mēs jau bijām tādā pagrimumā un pēc pēdējās spēles, kur mēs zaudējām pendelēs, kur es iepilku savu roku, man pašam bija grūti, un tāpēc mēs man bija īpaši šī spēle Dobelē, un Robertam Freiburgam arī, kas ir dobelnieks, ir dubults prieks uzvarēt mājās Tenaks. Tad, lai nākam sezonu, lai šī balva jums nav uz ilgu laiku vienīgā. Es ceru, jā, un paldies mums skatītājiem, kas mums sabrauc ģimenes un atbalstīja. Mums ļoti tas noderēja. Paldies!